Šorīt notikušais ārkārtas gadījums lidostā Rīga izraisīs nopietnas diskusijas par to, cik droši ir lidot 21. gadsimtā. Manuprāt, kad ir droši. Lidot ir droši. I don't know. Maybe it's safe. I don't know. Manuprāt, jā, jo baigi bieži nav dzirdēts kaut kādas traģēdijas vai kā. Yeah, I think it's even safer than going by car, I guess. Man prieks par visiem drošības pasākumiem, kā tiek veikti. Man liekas, ka ļoti droši lidot ir. Kas vispār mūsdienās ir droši? Arī ar mašīnu braukt nav droši un ar kājām iet vēl trakāk šajos apstākļos. Gaisā vēl neviens nav palicis. Nezinu, visu laiku krīt zemēņas. Тогда было нормально, а сейчас не знаю, сейчас давно уже не летал. Tie Boeingi jaunie, cik es saprotu, tie visu laiku plīst un tā. Tas pats, kas ar vilcieniem, tas pats ar lidmašīnām, viss, kas var notikt. Bet kopumā droši. Gaisa transports ir viens no drošākajiem pārvietošanas veidiem. Kopš 93. gada avio avāriju skaits Eiropā ir samazinājies 4 reizes. 2009. gads bija otrs drošākais aviācijas vēsturē. Uz katriem 1,4 miljoniem lidojumu notika viena nāvējoša avārija. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica 2015. gadā atjaunās savu floti, nopērkot 10 CS-300 bombardieru pasažieru lidmašīnu. Galvenie iemesli, kāpēc notiek avio avārijas, ir tehnika un apkārtējā vide. No 70 līdz 20% vainīgs ir cilvēks, jeb tas ir tā sauktais cilvēciskais faktors. Jāsako instrukcijām, kuras sniedz lidmašīnas apkalpe pirms izlidošanas. Jāsaglabā miers. Rezultāts nav atkarīgs no pasažiera, bet gan no spējas saglabāt mieru uz borta. Kā rīkoties ārkārtas situācijās, bieži vien jāmācās no pašu pieredzes. Tikko bija sākusies pacelšanās, un tad pēkšņi kaut kā sajūta, ka lidmašīna nedaudz šūpojas un sāna aiziet. Tas bija mans pirmais lidojums, un es tagad nesapratu, kas man tagad jādara. Paskatījos uz pārējiem, viņi bija mierīgi. Un tad atnāca stjuardi un pateica, ka noticis kaut kāds negadījums, lai mēs visi saglabājam mieru, paliekam piesprādzējušies. Un es nebiju uztraukusies, es teicu, ka pat man bija interesanti. Un vienīgais, par ko es spēju domāt, ir tas, kā gan es tikšu tālāk, un vai manas biļetes tagad tiks atmaksātas. Cik es vēlāk sapratu, paskaidroju, ka lidmašīnai kaut kas bija noticis ar dzinēju. Vai nu nokritis, vai pārdedzis, īsti neatceros. Bet, mums viss bija kārtībā. Galvenais esiet droši skatītāji. Neatkarīgi kā transporta veidu jūs izvēlaties.